Aglonas Cirīša ezera krastā Jāzeps un Skaidra mežonieki pirms 5 gadiem krūmāja aizaugušā vietā izveidojuši pludmali. Turpat netālu uzcēluši viesu un 3 nelielas atpūtas mājiņas. Lai atpūtniekiem varētu piedāvāt aktīvas atpūtas iespējas, iegādāta motorlaiva, ūdenslēpes un katamarāns, ģimene viesu māju uztur pašu spēkiem, ņemot strādniekus no malas, nebūtu iespējams nopelnīt. Gluži uz biznesu izdzīvot nevar, jo tā ir tikai tāda papildus nodarbošanās. Ja vienam no ģimenes locekļiem ir valsts darbs, tad var dzīvot, bet ja tikai ar šo te biznesu, tad grūti ir. Lai arī šajā vasarā bieži spīd saule un tā vien gribas doties atpūsties tuvāk pie ūdens, tomēr salīdzinot ar pagājušā gada lietaino vasaru, turistu skaitu labvēlīgie laikapstākļi nav palielinājuši. Šogad ir ļoti savādāks gads kā citiem. Citi gadi bija tā, ka visi ņēma, brauca, darbojās. Šogad visi ļoti ekonomēja. Pārsvarā brauc ar teltīm un ģimenītes šaurā lokā. Uz Aglonu atpūtnieki dodas pirmkārt, lai apskatītu baziliku, gan kā svētvietu, gan kā arhitektūras pieminekli. Pārējās apskates vietas bazilika ir pakārtotas. Atpūtnieka tālāko izvēli, kur doties, lielā mērā nosaka, pa kādu ceļu būs jābrauc. Tie, kas brauc no Rīgas puses, tiem ceļi pārsvarā viņi arī brauc un izvēlās tās viesu mājas, kas ir pie labiem ceļiem. Bet, ja paprasa turistam, es viņam paskaidroju, ka tur būs kilometrs grants ceļa. Daļa saka, jā, tas nekas, mēs braucam atpūsties uz laukiem, mēs to saprotam. Un ir ārzemnieki ar kempingbusiem, kas it kā nepatīk grunts ceļu. Lauku atpūtas māju īpašnieki, lai noturētos, cenšas izdomāt arvien jaunas idejas, kādā veidā tomēr ieinteresēt turistus atpūsties tieši pie viņiem, braucot arī pa grāns ceļiem.